Paskatieties, kas notika pirms vēlēšanām. Premjere Siliņa teica, es strādāju, lai Šlesers nekļūtu par Rīgas mēru. To teica premjere Siliņa. Jūs sacījāt, ka šobrīd pie Apvāršņa neredzat nevienu spēcīgu konkurenci sev. To, ko dara Vienotības progresīvo režīms, viņi turpina aizņemties un atstās visus šos parādus nākamajām paaudzēm. Tas nozīmē, ka pēc 10 gadiem, ja nekas nemainās, jo Vienotība jau ir 15 gadus pie varas, pēc 10 gadiem ārējais parāds būs 50 miljārdi. Jūs varētu iet strādāt cirkā par iluzionisti, kura no cepures vēl ārā trusīti. Un tieši tā izskatījās jūsu piedāvājums par algu iesaldēšanu. Jūsu piedāvājums izskatījās lēts, un tas ir lēts, bet tādā veidā jūs nopirksiet cilvēkus, kuri ir neapmierināti ne tikai ar vēlēšanu rezultātiem, bet arī ar jums kā premjeru un ar visu Vienotības vadīto valdību kopumā. Jūs varat ņirkt par Šleseru. Jūs varat ņirkt par partijas Latvija pirmajā vietā atbalstītājiem. Jūs varat ņirkt par protestiem, bet mēs turpināsim aicināt cilvēkus protestēt. Jūs mēdzat teikt, ka jums visi Latvijas cilvēki ir svarīgi. Tad atnāciet un pasakiet 28. jūnijā pie Brīvības pieminekļa tiem cilvēkiem, kas tur būs un kuri gaida jūsu demisiju par to, kas notika vēlēšanu naktī.